Tad nu tā, lieldienas mums vairs nav aiz kalniem. Mēs visi droši vien ēdīsim olas. No rīta, pusdienās un droši vien arī vakariņās būs jāēd olas. Un droši vien, ka būs brīdis, ka tās olas nu vairs nevarēs dabūt iekšā. Un tad, kad mums būs palikuši pāris kādas olas, es domāju, mums tēti un mammas atļaus tās olas izmantot eksperimentiem. Jā! Nu ko, es jau pāris olas, 2 olas sagatavos, rekomendāju 2 parastas olas, es jau viņas nomizojis, izvārījis cietas, ja? Un mums būs vajadzīga stikla pudele. Mums būs vajadzīga stikla pudele ar tādu platāku galu. Un tas brīnums būs, kā dabūt olu, redz, viņi tā jau nelien iekšā, ja? Kā dabūt to olu iekšā pudelē, bet tā, ka tai olē nedrīkst pieskarties, ja? Un, lai to mums izdarīt, mums būs vajadzīgas šķiltavas un pavisam parasti papīra lapiņa, ja? Un šito varbūt pat labāk darīt kopā ar ko? Mēs strādāsim kopā komandā, ja? Tu turi olu. Es aizdedzināšu papīrīti, metīšu iekšā, un tu uzreiz liec olu te virsū, ja? Tu saki, kad man liek. Tā, es to aizdedzināšu, tā. Redzi, mēs bišķiņ ļaujam, lai viņš aizdegās, pagriežam, un liekam iekšā, un tu liec olu virsū. Redzējāt? Iedomājāties, pat to olu aizgāja pa gaisu apskaties. Pamēģinām vēl vienreizīt? Jā! Tas, ko mēs izdarām, mēs tā, kad aizdedzinām papīru, viss tas gaiss, kas ir iekšā, viņš tā kā tur iziet ārā, tas uguns izdzen ārā visu gaisu, un tad tur paliek vākums, un viņš iesūc iekšā to olu. Labais, nu vai nav kolosāli? Tas ir ļoti, ļoti interesanti, bet es vēl kaut ko parādīšu. Kā parasti krāso olas bērni? Man bija tā, ka tur bija tādas speciālas krāsainas tabletītes, ieliek ūdenī, viņš izšķīst un tad ieliek tās olas. Olas var krāsot dažādi arī ar sīpoliem, bet man ir padomā viens ļoti interesants veids. Mums būs vajadzīgas mūsu pārtikas krāsas, ko mēs ļoti bieži izmantojam. Jā, es to parādīšu. No sākuma ir jāizvāra olas. Un es šīs te olas, Pauli, lūdzu ņem, palīdzēs man, esmu vārījis 3 līdz 5 minūtes. Ko es tagad darīšu? Nu? Tad, kad olas ir atzisušas, mēs ņemam karoti. Labi, tu man dos lielo, protams. Jā, es tev došu lielo karoti. Un tās olas tā kā mazliet sadauzam. Uzmanīgi, jā? Uzmanīgi sadauzam. Uzmanīgi. Kurš man atnāks palīgā? Turi olu. Vienā rokā, karotīt otrā un bišķiņ tā, pagriežam. Tā, lai viņi no visām pusēm, No visām pusēm, jā. Visu soliņu šitā apdauzam. Tātad, Pauli, kā tu domā, kas man šeit ir saliec iekšā? Nu, es redzu, tev tur ir krāsaini šķidrumi iekšā, jā? Krāsaini šķidrumi, un kā es dabūju krāsaini šķidrumu? Es paņemu ūdeni un piepilinu pārtikas krāsu. Nu, ielai iekšā parād, kā viņš izskatās. Un tas ir parasts ūdens, kuram ir piepilināta klāt krāsviela. Tieši tā. Bet vai var likt klāt arī gošas krāsas vai ūdens krāsas? Nu, vislabāk jau būtu likt pārtikas krāsas. Labāk ir likt tomēr tās pārtikas krāsas. Tu drīz uzzinās, kādēļ. Tagad ņemam mūsu olas. Tā. Sadauzītās, izvārītās olas. Jā, un liekam iekšā. Ok, ļoti vienkārši. Un atstājam uz kādu stundiņu. Tātad mēs viņus esam novārījuši, mēs viņus esam bišķiņi sadauzījušas un ieliekam iekšā krāsainā ūdenī. Ieliekam iekšā un gaidam. Un lai mums tagad stunda nav jāgaida, es jau vakar mājās uztaisīju ļoti daudz tādas olas. Gribat redzēt? Re, kur ir īstās lieldienu olas krāsainās. Redzat, bērni, kas sanāk? Skaties, zilā, dzeltena. Sarkana. Un tur ir arī atbildes jautājumu. Jāizmanto ir pārtikas krāsas, jo tad jūs varēsiet šīs olas arī apēst. Gribat lieldienās zaļas, zilas, sarkanas olas? Tad aiziet. Priekā. Cik garšīgi. Sāļot vajag.